Brīdis, kad ultrasonogrāfijas laikā tiek konstatēts misset abortion, jeb kad auglītim ir apstājusies sirsniņa, ir viens no smagākajiem. Un bieži vien sievietes šajā brīdī uzdod jautājumu, kāpēc tas notika. Un ir pierādīts, ka vairāk kā 2/3 gadījumu šādās situācijās ir augļa chromosomāla patoloģija, kāpēc tas ir noticis. Bet, lai to apstiprinātu, līdz šim bija vajadzīgs savākt šos grūtniecības audus, kurus pārbauda uz ģenētisko izmeklējumu, lai izvērtētu, vai ir vai nav bijusi auglītim chromosomāla patoloģija. Bet tagad ar prieku varam paziņot, ka ir tāda jauna iespēja, Clarity tests, neinvazīvs tests, kad no mātes asinīm tiek izdalīts brīvi cirkulējošais augļa DNS, un tādējādi var noteikt, vai ir bijusi vai nav bijusi chromosomāla patoloģija. Protams, esošo grūtniecību tas vairs neatrisinās šo problēmu, bet perspektīvē sievietē tas var dot atbildes uz jautājumiem arī tad, kad dodas pie ģenētiķu uz konsultāciju, vai ja atkārtojas šādi notikumi, tad šī atbilde, jeb rezultāts var dot arī kādu virzienu. Un, protams, pāri visam arī iedot mieru par to, ka tu neesi ne pie kā vainīga, kāpēc tas tā notika, bet ka vienkārši ir bijusi šāda chromosomāla mutācija, jeb patoloģija. Tā kā Clarity tests tagad ir pieejams ģimenes sirdī, droši zvani, sazinies ar mums. Galvenie nosacījumi ir, ka grūtniecībai jābūt vismaz 6 nedēļas, grūtniecībai vēl ir jāatrodas dzemdes dobumā, pirms tiek paņemts šis asins paraugs, kamēr vēl šis DNS cirkulē mātes asinīs. Tā kā droši zvani un vari noskaidrot, kad un kādā veidā tu vari veikt šo testu.